Sveiciens visiem! Klāt ir jaunākais Būt LV video, un šodien manās rokās ir Nokia Lumia 1020 viedtālrunis. Droši vien lielākā daļa viedtālrunu fanu zinās, ka šis viedtālrunis ir aprīkots ar diezgan iespaidīgu kameru, taču par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Sākumā par ierīces tehniskajiem parametriem un lietošanas ērtumu. Šis viedtālrunis ir aprīkots ar 4,5 colu AMOLED displeju, kurš nodrošina 1280 x 768 pikseļu izšķirtspēju. Jāatzīst, displeja nodrošinātais attēls ir patiešām lielisks. Pat tādā saulainā dienā kā vakardiena atrodoties ārā, tajā attēlotā informācija bija ļoti labi saskatāma, un tas ļoti adekvāti un ļoti labi reaģē uz pieskārieniem, kā jau tam būtu jābūt. Runājot par citiem ierīces tehniskajiem parametriem, piemēram, procesoru, operatīvās atmiņas apjomu, apskatā es to neminēšu, tas būs izlasāms tekstā zem apskata. Kāpēc es nevēlos to minēt? Tāpēc, kā jau zinām, Windows Phone 8 operētāja sistēma diezgan raiti darbojas kā uz jaudīgām, tā arī uz mazāk jaudīgām ierīcēm. Attiecīgi, uzskatu, ka nav vērts video laikā to minēt. Runājot par iebūvēto atmiņu, šis viedtālrunis ir aprīkots ar 32 GB iebūvēto atmiņu, taču ir pieejami arī modeļi ar 64 GB iebūvēto atmiņu. Ierīcei ir 2000 mAh akumulators, kas nav nomaināms pašu spēkiem. Runājot par to, cik ilgi šis akumulators iztur ar vienas uzlādes reizi, ir kā jau lielākajai daļai viedtālruņu. Ja lietosim to patiešām aktīvi, visu laiku fotografēsim, surfosim internetā, čekosim sociālos tīklus, tad jārēķinās ar to, ka ierīce būs jāuzlādē katru vakaru. Bet, ja lietosim to mazāk aktīvi, tad principā arī varēsim, tā teikt, izdzīvot 2 dienas. Runājot par šīm divām mazajām pieslēgvietām, tās ir paredzētas, lai mēs uzliktu speciālu aizmugurējo vāciņu, kas kalpo nevien oriģināla aizmugurējā vāciņa pasargāšanai no skrāpējumiem, bet darbojas arī bezvadu uzlādē. Respektīvi nepieciešams tas vāciņš un palikums, uz kā novietot tālruni, un varēsim izmantot bezvadu uzlādes iespējas. Viedtālruņa augšpusē novietot mikrofona austiņu pieslēgvieta, kā arī simkartes vieta. Labajā sānā ir skaļuma regulācijas taustiņi, displeja bloķēšanas, attiecīgi arī ierīces ieslēgšanas izslēgšanas taustiņš, kā arī kameras taustiņš. Apakšā novietot micro USB pieslēgvieta un skaļrunis. Par spīti šīm te kantainajām malām ierīce ir diezgan ērta rokā, un pateicoties displeja izmēram 4,5 colis, tā ir arī ērti lietojama, turot vienā rokā, varam aizsniegt pilnībā visus displeja stūrus, un tam nevajadzētu radīt neērtības. Runājot par programmatūras pusi, kā jau zinām, tad Nokia ierīces ir jau pirms kādu laiku iegūšas iespēju šādu te gaidīšanas režīmā attēlot laiku. Turklāt, ņemot vērā, ka šis ir AMOLED displejs, tad enerģija praktiski tiek patērēta tikai balto pikseļu laukumu attēlošanai. Attiecīgi šis ir salīdzinoši arī energoekonomējošs režīms, jo, piemēram, lai redzētu pareizu laiku, mums nav katru reizi jāpamodina viedtālrunis, respektīvi tā slēga ekrāns, kad principā tiek darbināts viss lielais displejs, patērējot vairāk enerģijas. Līdz ar Nokia Black jauninājumu, kas arī ir uzstādīts uz šīs ierīces. Šis te režīms Nokia Glance ir kļuvis par Nokia Glance 2.0, un līdz ar pareizu laiku tas spēja attēlot līdz pat 5 dažādiem paziņojumiem no, piemēram, WhatsApp, e-pasta, Twittera, Facebook, kā mēs paši izvēlēsimies. Tāpat Nokia ir iekļāvuši Glance 2.0 aplikācijā nakts režīmu, kas ļauj uzstādīt sarkanu, zaļu vai zilu krāsu šiem te Glance paziņojumiem, kā arī definēt laika posmu, kurā automātiski šim režīmam ieslēgties. Tāpat varam arī, protams, nakts režīmu izslēgt. Tāpat jāpiemina šajā atjauninājumā iekļautā Beamer aplikācija, kas ļauj viedtālruņa displejā attēloto informāciju nosūtīt vai kādam savam kontaktam, vai arī attēlot to uz, piemēram, internetam pieslēgta televizora, datora ekrānu un citām līdzīgām ierīcēm. Lai to lietotu, mums būs nepieciešams nofotografēt QR kodu, kas redzams ekrānā atverot speciālu mājaslapu, un principā tas arī viss pārējais notiks automātiski.
Tas būs īpaši ērti, piemēram, lai rādītu dažādas prezentācijas, dalītos draugiem, atrādītu savus ceļojumu foto vai dažādos citos gadījumos. Sīkāka informācija un plašāka par Nokia Black jauninājumu ir iegūstama pašu Nokia sagatavotajā video. Saiti uz to pievienosim nedaudz zemāk zem šī apskata. Vietālruņa aizmugurē novietots tā lielākais trumps – 41 megapikseli fotokamera, kura aprīkota ar 2 zipspuldzēm, gan LED, gan ksenonu. Kamera nodrošina pat tiešām lieliskus attēlus, un ar to uzņemtos attēlu paraugus pievienosim apskatam. Droši vien daudziem aktuāls varētu būt jautājums, ko tad es iešākšu ar 41 megapikseli attēlu, turklāt tas vietālrunī aizņems diezgan daudz atmiņas. Ir tā, kad kameras aplikācijas iestatījumi ļauj izvēlēties, vai nu mēs uzņemam 5 megapikseli attēlu, vai nu mēs uzņemam 5 megapikseli plus 34 megapikseli attēlu. Tātad šis 34 megapikseli attēls vēlāk noderēs apstrādei, teiksim, mēs varēsim no tā izgriezt dažādus fragmentus, būtiski nezaudējot kvalitāti, un principā tā arī tiek iegūti šie 5 megapikseli attēli, kas ir ļoti asi un ļoti kvalitatīvi. Droši vien vairs neko daudz stāstīt par kameras darbību nevēlos, tāpēc vislabāk būs, ja paši pārliecināsieties par attēlu kvalitāti, kā jau minēju, attēlu pievienoti zem šī video. Tātad mūsu viedoklis par Nokia Lumia 1020. Vietālrunis ir ērts, tam ir diezgan stilīgs dizains, vienkārši fantastiska kamera, salīdzinoši labs displejs, kā arī Windows Phone 8 operētāja sistēma darbojas raiti un bez būtiskām aizķeršanām. Ja agrāk Windows Phone operētāja sistēma trūkums bija aplikācija trūkums, respektīvi uz šīs operētāja sistēmas nebija pieejamas daudzas populāras citu operētāja sistēmu lietotāju iecienītas aplikācijas, tad tas pamazām tiek labots un, principā, jau drīz varēsim teikt, ka arī aplikācijas ziņā ar Windows Phone 8 viss ir kārtībā. Nokia Lumia 1020 Latvijas lētākajos internetu veikalos pieejama sākot no aptuveni 500 eiro. Mūsuprāt, tā ir adekvāta cena par šādas klases vietālruni, turklāt vēlreiz jāņem vērā tas, ka līdz ar šo vietālruni iegūsim pat tiešām lielisku kameru, kas lielā daļā dzīves situāciju ļaus aizvietot kompaktkameru, jeb tā saucamo ziepju trauku.